Beidzot, arī es noskatījos kārstāko šī brīža filmu Kalnu augs. Un man viņš ko teikt. Priekš manis filma bija satriecoša. Es nerunāju par pašu stāstu vai grāmatas ekranizāciju vai to, cik daudz tur ir vai nav attēlots, par ko šobrīd visi karo un ir divās frontēs, un skaidrs, ka filma vai nu ļoti patīk, vai nu ļoti nepatīk. Gribu vērst uzmanību uz to, ka šis bija tieši kinematogrāfisks šedevrs. Tīri vizuāli, tīri savai vizuālajai baudai, estētikai, kāda ir satriecoši. Kā caur krāsām tiek akcentētas emocijas, kā tiek stāstīts stāsts caur mazām, minimālām detaļām. Pat filmas nosaukums tiek demonstrēts ar stop motion kadriem, kas nav AI ģenerēts, bet veidots 8 stundas no īstiem matiem. Vai, piemēram, šis kadrs vienkārši elpa aizraujās no šī krāsu salikuma, vai šis kadrs perfekts piemērs trešdaļu likumam, par ko es jums stāstu katrā konsultācijā, katrā lekcijā vai meistarklasē. Padalies komentārā, vai tu jau paspēji noskatīties šo te filmu un kā tev patika.